2009. gadā tiek prezentēts Peugeot 5008, kas bija minivens. Tas tika uzņemts lielām emocijām un ovācijām. Tika pārdots vairāk kā 360,000 eksemplāru. 17. gadā mēs nonācām pie pirmā Peugeot 5008 crossovera, kas tika pārdots vairāk kā 340,000 eksemplāru. Tagad mēs esam nonākuši pie trešās paaudzes Peugeot 5008, un mēs ejam pēc miljonu. Galvenās lietas – Peugeot 5008 gudrās matriks gaismas, ko Peugeot sauc Pixel LED. 8 individuāli kustināmi LEDi uz katra no lukturiem. Šīs te gaismas dos labāku redzamību naktī, kā arī neapžilbinās pretībraucošos un neatspīdēs no ceļa zīmēm. Peugeot 5008 otrā rinda ir ar Isofix stiprinājumiem sānu sēdekļos. Mums ir atsevišķu klimatu un atsevišķām USB līdzdām, kas nozīmē, ka visi bērnu iPadi vienmēr būs uzlādēti un priekšā būs miers. Tāpatās Peugeot ir ieviesis noskaņas apgaismojumu, kas stiepjas līdz pat otrajai rindai. Galvenā lieta par Peugeot 5008 ir tas, ka viņš vienmēr ir bijis 7-vietīgs. Mums ir uzlādes līgzdas, mums ir glāžu turētāji katram. Mierīgi te varu sēdēt. Man nav nevienā brīdī sajūta, kad es esmu ļoti iespiests vai viss būtu slikti. Peugeot 5008 vienmēr ir bijis ietilpīgs. Tagad viņš ir kļuvis vēl ietilpīgāks. Bagāžas nodalījums mums ir vēl par 20 cm garāks. Tātad, ja mēs paņemam šo somu ārā, paceļam grīdu, mums ir atsevišķa vieta, kurā mēs varam ielikt bagažnieku pārvalku. Tas nozīmē, ka viņš nav jāmet ārā, viņš nav kaut kur jāatstāj. Mēs viņu vienmēr varam paņemt līdzi. Tajā pašā laikā zem šīs trešās rindas sēdekļiem mēs varam palikt somu, kas nozīmē, ka mums ir vēl vairāk vietas. Peugeot 5008 salons. Gluži tāpat kā 3008, ietilpīgs, ērts, viss ir par rokā, viss ir tieši tur, kur tu būtu to domājis. Stūre, beidzot, mums ir pielāgojama. Iespējams, viņu novietot tieši tā, kā Peugeot ir iecerējis, ka tu šo te skaisto 21 colu paneli, ekrānu redzi pāri stūrei. Visas pogas, visas ikoniņas, visu mēs varam salikt tieši tur, kur mēs vēlamies. Katram braucējam. Kronis visam mums ir šie te. Ja es vēlos, lai klimats būtu kaut kur citur, es to pogu varu pārvietot. Peugeot 5008 jau ir pieejams. Cena sākot no 35 900 eiro. Pieejams gan pašuzlādes hibrīds, gan ladējamais hibrīds, kā arī elektrisks. Valsts atbalsts līdz 9 000 eiro.